Labdien! Šodien esam Vecauces izmēģinājumu laukā, kur ierīkots kukurūzu šķirņu demonstrējums. Kopā šeit esam iesējuši 15 šķirnes, daļu no jau esošā piedāvājuma, daļu, kas Latvijā tiek testēts tikai pirmo reizi. Sākumā sīkāk par pašu izmēģinājumu. Šajā laukā, kur šobrīd ir kukurūzas izmēģinājums, priekšroks ir bijis ziemas kvieši. Augsnes apstrāde tika veikta pavasarī, arašana, šļūkšana, frēzēšana un sēja 15. maijā, kad augsne jau bija pietiekami iesilusi. Jāpiemina, ka sēja notiek ļoti precīzi, jo katra sēkla augsnē tiek ielikta ar rokām. Kukurūzai ir ļoti svarīgi sabalansēts barības vielu devas. Vienai zaļmasas tonnai nepieciešams slāpeklis 3,5 kg, fosfors 1,8 kg un kālijs 3,4 kg. Šajā izmēģinājuma laukā ir lietots pamatmēslojums NPK 8,20,30, 335 kg un divas reizes lietots papildmēslojums slāpeklis ar sēru 27,4. Kopā sezonas laikā nodrošinot 188 kg slāpekli, 67 kg fosforu un 100 kg kāliju. Rezultātā vērtēsim šķirņu zaļmasas paraugus, sūtīsim tos uz laboratoriju, lai noteiktu svarīgākos parametrus, pēc kā vērtē barības kvalitāti. Tad arī varēsim izdarīt secinājumus nākamajai sezonai. Un dodamies apskatīt mūsu šķirnes. Kā pirmo vēlos jums parādīt šķirni Liberty ar FAO skaitli 200. Tā mūsu piedāvājumā ir jau vairākus gadus, bet tāpat turpinam viņu likt arī izmēģinājumu laukos. Un šogad jau vairāk lauksaimnieki ir izvēlējušies šo šķirni arī savos ražošanas laukos. Tā ir ļoti augstražīga un ar augstu kvalitāti. To nodrošina vālīte, kura labos laika apstākļos aizpildās pilnībā, nodrošinot ievērojumu ražas līmeni. To varam secināt pēc vairāku gadu izmēģinājumu rezultātiem. Kā redzam, augam ir spēcīgs kāds. Vālītes visas ir novietotas optimālā augstumā, kā rezultātā pļaušanas augstums var būt augstāks kā vidēji, pat 35–45 cm, lai izvairītos no augsnes pieauguma barībā. Un šis šķirnes sauklis ir enerģija, efektivitāte un ienesīgums. Kā nākamo vēlos parādīt produktu Maximize 230 ar vidējo FAO skaitli 220. Tas ir 3 šķirņu maisījums, kas nodrošina augstu ražu un galvenokārt stabilitāti pa sezonām. Izvēloties to audzēt savā saimniecībā, jūs iegūsiet stabilu ražu katru gadu, kā arī esošajā sezonā novācot ražu, jums būs vienmērīga kvalitātei visai barībai ēdināšanas laikā. 3 šķirnes ar iespēju kompensēt citai citu. Bieži vien ziedēšanas laikā ir sauss un karsts laiks, kas iespējams var traucēt aputeksnēšanu kādai no šķirnēm, bet maisījumā viena ir agrāka, 2 vēlākas šķirnes, kas nozīmē, ka ziedēšanas laiks nedaudz atšķiras, bet tas var būtiski ietekmēt graudu skaitu vālītē, jo, kā zināms, laikapstākļi mēdz mainīties pa dienām. Kā nākamo vēlos parādīt produktu Maximize. Tas arī ir 3 šķirņu maisījums ar zemāku FAO skaitli, vidēji 180. Pēc šīs sezonas, kad laikapstākļi ir bijuši samērā vēsi, nokrišņu daudzums ir bijis gana liels, iespējams, ka saimnieki nākamajai sezonai izvērtēs, kādu šķirni izvēlēties, agrīnāku vai vēlīnāku. Ja izvēle būs par labu agrīnākām šķirnēm, tad šis būs maisījums, ko varēsim lauksaimniekiem piedāvāt. Īsāks veģetācijas laiks, protams, arī augi ir garumā īsāki, vālītes ir nedaudz mazākas, bet tā ir stabilitāte ražai un arī būtisks faktors, to varēsiet laikus rudenī novākt, jo ražas laiks neiekavēsies ļoti vēlu. Klientiem piedāvājam arī ekonomiskākas variantus, kā piemēram šī šķirne SM Laima. Tā būs piemērotāka saimniecībām, kur
šo te ražu novākšanu var ieplānot laikus, kad tā ir nogatavojusies tieši laikā. Daudzām jaunajām tirgū pieejamajām šķirnēm ir tā saucamais zaļēšanas efekts, kas nodrošina to, ka ilgstoši rudens periodā viss augs saglabājas zaļš. Tas nozīmē, ka tā var pagarināt novākšanas laiku. Tik strauji nepalielinās sausnes saturs, kā tas ir šķirnēm, kurām nav zaļēšanas, kā piemēram SM laima. Īsāk sakot, svarīgi, lai augs nav nokalts, kamēr vālīte vēl nav gatava. Jo pārlieku augsts sausnes saturs nav vēlams, jo lapās un stiebros tad strauji pieaug kokšķiedrus frakciju saturs. Sausu kukurūzas masa arī grūtāk sablīvēs, kas var būt par iemeslu nekvalitatīvai skābrībai. Šobrīd ir sācies kukurūzas novākšanas laiks. Svarīga ir kvalitāte, tāpēc jāvērtē, cik augi vēl ir zaļi, cik graudi jau ir gatavi. Graudu gatavību var novērtēt pārlaužot vālītes pusēm un apskatoties, vai jau ir redzama piena līnija. Ja tā ir vienā trešdaļā no grauda vai pusē, tad jau noteikti ir jāsāk plānot kukurūzas novākšanu. Protams, jāņem vērā arī citi faktori, kā piemēram meža cūku postījumi, laikapstākļu prognozu novākšanas laikam, un ja graudi vālītē ir vēl pavisam zaļi, tad jāskatās, vai nav gaidāms ilgstošāks salnu periods, jo tādā gadījumā tie tāpat nenogatavosies, veģetācija apstāsies. Šķirņu izmēģinājumu sējam arī Lietuvā un Igaunijā, kas ļauj mums uzkrāt ļoti lielu datu bāzi un izvērtēt, kuras šķirnes ir vispiemērotākās mūsu klientiem, lai veiksmīgi rudens sezonu.